Apmācības par ēku un energopārvaldības moduli. Ēku moduls. Pieslēdzoties enerģijas monitoringa platformai, parādās visi pieejamie moduļi pašvaldībai vai organizācijai. Spiežot uz ēku moduļa, atveras saraksta skats ar visām ēkām, kas atrodas pašvaldības vai organizācijas pārvaldībā. Spiežam uz kādu no ēkām, piemēram, vidusskola, un atveras šīs ēkas unikālā izklāja lapa. Te kreisajā pusē redzama visa tehniskā informācija par ēku, kuru ir iespējams labot, nospiežot šo te pogu un ievadot vajadzīgo labojumu. Labajā pusē redzams enerģijas patēriņš un tā ievade, kā arī augstā ūdens patēriņš par pagājušo mēnesi. Piemēram, te jau ir redzams, ka ir ievadīts patēriņš, taču to var arī labot, ievadot aktuālo patēriņu un nospiežot zaļo ķeksīti. Tālāk redzams pēdējo 3 mēnešu enerģijas patēriņu un ūdens patēriņš, kurus arī ir iespējams labot, attiecīgi noklikšķinot blakus lauciņām. Zemāk ir redzams enerģijas datu arhīvs, nospiežot šīs pogas, kas parāda visus ēkas vēsturiskos datus. Piemēram, šai ēkai līdz pat 2015. gadam. Te pievienot labot enerģijas datus, atvērsies jauna lapa, kur ir iespējams pa mēnešiem, atlasot vajadzīgo gadu, ievadīt patēriņu elektroenerģijai, siltumenerģijai un augstiem ūdenim. Nospiež labot, ievadu vajadzīgo un zaļo ķeksīti. Poga atpakaļ. Nonākam atpakaļ izklāja lapā. Tālāk vēl pie ēkas informatīviem datiem redzam īpatnējo enerģijas patēriņu iepriekšējā gadā, 2022. šobrīd. Tad ir ēkas piezīmes. Nospiežot labot, var tādas ievadīt. Poga atcelt. Informatīvie arhīva dati piefiksē, kurā laika periodā kādas izmaiņas ir veiktas ēkas tehniskajos datos. Ēkas enerģijas patēriņa prognoze un potenciālais ietaupījums parāda to, kāds ir prognozētais ēkas patēriņš, kopējais vai atsevišķi siltumenerģijas un elektroenerģijas, kā arī augstā ūdens patēriņa prognoze, un no tā tiek izrēķināta automātiski tad ietaupījums izvēlētajam periodam. Tālāk zem ēkas ir redzami vairāki grafiki. Pirmajā grafikā ir enerģijas patēriņš ēkai megavatstundās mēnesī, atkarībā no ārgaisa temperatūras. Tie ir šie te krāsainie punktiņi, katra krāsa apzīmē savu gadu. Otrais grafiks ir ikmēneša ēkas īpatnējais siltuma un elektroenerģijas patēriņš kilovatstundās uz kvadrātmetru. Un te ar zilo līkni mēs redzam vidējo bāzes līniju. Ir iespējams arī nomainīt gadu. Trešais grafiks ir kopējais elektroenerģijas un siltumenerģijas patēriņš absolūtais megavatstundās gadā un īpatnējais patēriņš kilovatstundas kvadrātmetru ar zilo līkni. Pa gadiem un pa enerģijas veidiem. Papildus te blakus ir vēl bāzes līnijas patēriņš atbilstoši ēkas izvēlētajiem bāzes gadiem
un prognozes patēriņš atbilstoši ievadītajām ēkas patēriņa prognozēm. Ceturtais grafiks ir enerģijas izmaksu grafiks, kas parāda, kā ir mainījušās enerģijas izmaksas pa gadiem un pa enerģijas veidiem. Piektais pēdējais grafiks ir ēkas enerģijas patēriņa salīdzinājums ar citām organizācijas ēkām. Te mēs redzam atlasīto ēku un tās tuvākos kaimiņus patēriņa ziņā. Tāpat var arī izvēlēties konkrēti, ar kāda veida ēkām izvēlētā ēka tiek salīdzināta. Un zilā līkne parāda vidējo patēriņu par pēdējiem 3 gadiem starp izvēlētajām ēkām. Tāpat arī redzam zemākais un augstākais īpatnējais enerģijas patēriņš pagājušajā gadā. Energopārvaldības moduls. Energopārvaldības modulī ir iespējams izveidot pārskatu par konkrētu periodu, kurā tiek iekļauti konkrēti moduļi. Pārskatam ir atbildīgā persona un iesnieguma status. Pārskats sastāv no vairākām sadaļām. Piemēram, top enerģijas patērētāji parāda pa sektoriem, pa moduļiem un ēkām papildus vēl pa enerģijas veidiem lielākos enerģijas patērētājus. Tā ir īpatnējais elektroenerģijas top 10 un kopējais īpatnējais enerģijas patēriņš ēkām. Tālāk redzam arī publiskā apgaismojuma moduli, sabiedriskā transporta moduli un autoparka moduli. Šeit redzamie ēku mērķi nākamajam pārskatu periodam ir tie paši dati, kas tika ievadīti pie ēkas prognozes. Vēl, piemēram, ir iespējams apskatīties enerģijas patēriņa sadalījumu megavatstundās un procentuāli. Šajā gadījumā siltums ēkās patērē vislielāko enerģijas daļu, un tam sako elektroenerģija ēkās un pēc tam pārējie moduļi. Blakus te ir izmaksu sadalījums. Vēl ir iespējams arī apskatīties rīcības plānu nākamajam periodam, kurā katrā sektorā ir iespējams ieviest kādu rīcību, tās atbildīgo izpildes termiņu, plānoto rezultātu un nepieciešamos resursus. Šo rīcības plānu nākamā pārskata izveides brīdī būs jānovērtē, vai rīcības ir ieviestas vai nav ieviestas. Kad ir iesniegta katra atsevišķā sadaļa un vairs nav nekas papildināms, tad ir iespējams iesniegt visu pārskatu un to lejupielādēt. Pārskata status tagad rādās iesniegts. Un lejupielādēti ir 3 PDF faili ar visu pilno pārskatu.